Esiet sveicināti! Kā tas laiks skrien pēdējās dienas vecajā gadā, un tūlīt sāksies tātad jaunais 2025. gads. Mēs tad apskatīsimies arī šo laiku, ko izdzīvosim nākamajā nedēļā, gada pēdējās dienas un gada pirmās dienas. Un sāksim ar pirmdienu, 30. decembri. Mēnesis mums ir mežāzī, bet tie aspekti, ko viņš veido, nerada mums svētku sajūtu. Tāpēc lielākā daļa cilvēku patiešām tā arī var justies, ka prieka ir mazāk nekā vēlētos sirdīs. Un kādam varbūt arī tā sajūta, ka nav tik daudz enerģijas, nav tādas vēlmes darboties. Un tomēr es jums ieteiktu šajā dienā atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas jums ir sakrājies emocijās, mājā, sakārtojiet māju, atbrīvojieties, izmetiet ārā visu, kas nav vajadzīgs, jo jau naktī tātad mums sāksies jauns mēnesis. Un tā īstenībā priekš jaunā gada ir laba zīme. Un tāpēc esiet mierā ar sevi. Nākošais gads, ja mēs saprātīgi lietojam enerģijas, kas mums tiks dotas, var izvērsties visnotaļ patīkams. Tāpēc vēlreiz atkārtošu, esiet mierā ar sevi, sagaidiet šo jauno mēnesi naktī, kas tātad ļaus jums veidot gadu pēc jūsu noteikumiem un pēc jūsu personīgajām vēlmēm. Tāpēc vēlreiz uzsvēršu, tā ir pietiekoši laba zīme, ka gads mums sākas jaunā mēnesī. Un tātad naktī mums no 30. uz 31. decembri ir šis jaunais mēnesis, tātad 27 minūtēs dienai sākoties. Tas ir mežāzī, tātad mēs varam visu darīt pēc plānu, viņš to pat grib, mēs varam patiešām būt noteicēji savās dzīvēs, paši sev lielie priekšnieki, organizētāji un plānotāji, un tāds instruments mums rokās tiek ielikts. Un šeit vēl ir ļoti laba enerģija, ko mums veido tātad Plutons ar nākotnes mezglu. Mums tiek iedots arī tāds spēks un enerģija tātad izrīt kaut ko nozīmīgu. Kāda cilvēka dzīvē patiešām līdzās var parādīties kāds spēcīgs cilvēks, kurš palīdz kaut ko pārvarēt. Tas var būt arī vēl, ja darat kaut kādus darbus 31. decembrī. Tātad otrdienā tas var būt stāsts arī, ka jūs vēl kaut ko darījumu plānos, arī kaut ko paveicat un izdarat. Un arī mēnesis ir ļoti tāds atbildīgs, konkrēts un uz darījumi pasauli pavērsis savu skatu 9.3. veido labvēlīgu aspektu ar Saturnu. Šeit visiem atbildīgajiem cilvēkiem, precīzajiem, kārtīgajiem, tādiem, kuri patiešām ir gatavi ievirzīt savas un arī citu cilvēku dzīves tādos pareizās, pēc viņu saprašanas sliedēs, vislielākās iespējas to arī realizēt. Šeit labi varam tātad komunicēt arī vecākas paudzes cilvēkiem, arī tātad kaut kur kārtot vēl kaut kādu nozīmīgu dokumentu arī vēl šajā rītā, ja vēlaties varat. Bet pēc tātad rīta cēliena kļūstam piesardzīgāki, jo aktīvāks kļūst negatīvās enerģijas, kuras šī gada sākumā tāda ļoti viena ar otru pamīšas mūs ietekmēs. Un iespējams kādā brīdī arī vienlaicīgi liekot tieši jums pašiem, mani klausītāji, izdarīt to izvēli. Ko tad jūs izvēlēsieties, pa kuru ceļu iesiet? Un lūk, šeit līdz pat 8 vakarā, it īpaši no 5.12 Lilita mēģinās nevienam sagrozīt galvas, kārdinās, parādīties ar kaut kādas melu situācijas, kaut kādas apslēptās vēlmes, nākt ārā ne tās labākās cilvēku dvēseles īpašības. Tam dēļ saglabājiet to rīta noskaņojumu, kad jums ir daudz enerģijas, kad jūs esat precīzi, atbildīgi, godīgi, kad jums var paļauties, un tad tā diena kļūs pavisam citādi. Pie galda es jūs aicinu sēsties pēc tātad 8,
un tad ar prieku tveriet visu, kas notiek, ar prieku sagaidiet jauno gadu, pavadiet veco. Šeit esiet gatavi arī, ja pie jums ierodās negaidīti viesi, uzņemiet tos ar prieku, jo šeit ir tāda aktīva nakts, aktīvs laiks, vakars, un tāda dzirkstoša enerģija mums ir, kuru var apzīmēt arī salūtus, un es jums ieteiktu arī bieži raudzīties debesīs, jo mēnesis veidos labu aspektu līdz pat 1:30 naktī ar Urānu, kas mums simbolizē šīs debesis, un tādu prieku, pārsteigumus, negaidītas situācijas, iespējas. Mums var atnest šī jaungada nakts, tad ir labi arī zīlēt līdz pat rīta stundai 8:02 precīzi mēnesis aspekts ar Neptūnu. Tā tad varat zīlēt, varat tie, kur dosies gulēt jaungada naktī, varat vērot savus sapņus, jo arī tie var būt īpaši un zīmīgi. Un tā tad šeit jums būs laba intuīcija, un jūs varat piedzīvot kaut kādu tiešām sirsnīgu, patīkamu, emocionālu mirkli. Un rīta pusē jūs varat turpināt apspriest savus nākotnes plānus, jo mēnesis veidos labu aspektu ar nākotnes mezglu līdz pat 14:13. Tātad ievirziet dienu atkal savu vēlamā gultnē, jo pēc šiem 14:13 sāksies tāds nepatīkamāku aspektu laiks līdz pat 16:02 stundu garumā, ja? No 2 līdz 4. Un tur tajā laikā, tā teikt, šī viena darbas karote var sabojāt visu jūsu saulaino noskaņojumu, jo šeit būs slikti aspekti gan ar Plutonu, gan ar Marsu. Un kaut kādā veidā pavērojiet, tas var iezīmēt situāciju, kas jau ir bijusi, vai kaut kādu vecu strīdu, vai atmiņās atsaukt, vai kaut kādu notikumu parādīties, vai arī brīdināt jau par kaut kādām nojausmām, par to, kas var notikt 3. janvārī, tad, kad būs negatīvs aspekts, kulminēs tātad starp Marsu un Plutonu. Tātad esiet piesardzīgi, lai šeit nav strīdi, lai šeit nav kaut kādas traumas saistītas ar asiem priekšmetiem, ar sprākstvielām, ar uguni. Un tātad arī savā starpā nestrīdieties, jo šeit var parādīties kaut kādas varmācīgas arī tieksmes. Tātad vēlreiz atgādinu, esiet uzmanīgi šajā laika periodā, jo šeit var iezīmēties kaut kas tāds draudīgs, kas virmo mums gaisā, kaut kas nepatīkams. Ir sevišķi tiem, kuriem kaut kas jau ir bijis šajā rudenī, esiet tādi piesardzīgāki un kontrolējiet vismaz paši savas emocijas. Un tālāk mums ir nākamā diena, tā jau mums ir 4. mēnesis, mums ir ūdens vīrā, un ūdensvīrs mēs zinām, ka tas ir par draudzību, tas ir par domu biedru atrašanu, par kopīgām interesēm, tāpēc šeit ir labi viesoties no rīta. Līdz pat 12 dienām viesojieties, baudiet sabiedrisko dzīvi, kultūras pasākumus, un ja gribat pabūt pie dabas, arī tam šis aspekts ir labvēlīgs, varat kāpt kalnos. Tātad noteikti es jums iesaku būt draudzīgiem, draudzēties, būt atvērtiem, un šeit ir labāk būt ar kādu kopā nekā vienam pašam. Tad izmantojiet iespēju būt sabiedrībā. Protams, šeit var parādīties arī kaut kādas pret vakaru, vērojiet sevi, vērojiet citus cilvēkus, var parādīties rūpīgi slēptas kaislības, vājības, tādas apslēptas tieksmes, vēlmes. Cilvēki var sākt manipulēt tieši, lai kaut ko priekš sevis iegūtu. Un paturam prātā, ka visu laiku mums gaisā jau ir arvien konkrētāk iezīmējuši šis skarbais aspekts starp Marsu un starp Plutonu. Tāpēc vēlreiz esiet uzmanīgi. Arī 4. tātad, lai neiekļūtu kaut kādā spriedzes situācijā, brauciet uzmanīgi un tātad nerunājiet neko lieku, nedariet neko lieku un neesiet tie, kuri sāk konfliktus.
tas nebūtu vēlams šajā dienā. Un piekdiena tātad, bet rīts mums ir ārkārtīgi labs, un es vēlreiz jums saku, baudiet svētkus, atpūtieties, ejiet sabiedrībā. Tam tas ir ļoti, ļoti piemērots laiks. Tātad piekdiena, 3. datums šeit. Mēnesis no ūdens vīri mums ieiet zivīs, un tas ir stāsts par emociju jūtīgumu pieaugumu ikatra mūsu dzīvē. Un rīta pusē jūs varat pamosties ar tādu iekšēju trauksmi, tāds satraukums. Cilvēkiem var būt, tāpēc tie, kuri zina, ka viņiem ir jāpastiprina vai nervu sistēma, jānostabilizē asinsrites un sirdsdarbība, tie par to parūpējas, jo šeit gan mēnesis no rīta veido sarežģītu aspektu, kā jau es teicu, tāda trauksmainība, iekšēja neparedzamības sajūta kaut kāda parādās, un 9:21 mums ir precīzi šis nelabais aspekts starp Marsu un Plutonu. Un tātad var atkārtoties kaut kāda situācija, tad turpināties tā varbūt kādam viņa velkas jau visu rudeni. Un vēlreiz atgādināšu, tas ir tā kā divi karavīri, divas ļoti spēcīgas, agresīvas enerģijas, kaujas laukā nostājas vienotrai pretī un cīnās, un nes gan ciešanas, gan sāpes. Un tā tad tādā parasta cilvēku dzīvē, kas nav saistīti ar valsts pārvaldībām, un tā tas var izpausties kā konflikti. Visā agresīvais, kas sakrājies, var nākt ārā, var būt tādi strīdi, ko jūs ienesat savstarpējās attiecībās. Un tātad vēlreiz atgādināšu, esiet piesardzīgi, lai negūtu arī kādas traumas šajās dienās. Vēl šī diena tātad zīmīga ar to, ka mēnesis savienosies vakarā ar Venēru zivīs un pastiprinās mūsu emocionalitāti. Un, ja kādam patiešām būs arī kaut kas sāpīgs noticis, tad tur būs arī iespēja tādām sāpīgākām emocijām. Un Venēra mums ieiet tātad zivīs agri no rīta šajā dienā. Un līdz ar to arī viņa maina to enerģētisko fonu un ienes ne tikai noslēpumus vai kaut ko apslēptu, tie varbūt apslēptas kaut kādas mīlestības, noslēpumi, bet arī tādu lielu jūtību un līdzjūtību. Attiecības sāk veidoties, var teikt tā, mīlestības sāk veidoties, kur viens no komponentiem ir žēlošana vai vēlme, ļoti liela vēlme palīdzēt, izglābt, veidojas šie upura un glābēja scenāriji, kuriem tagad tik daudz runā par līdzatkarīgām attiecībām. Lūk, tās veidojas tad, kad Venēra ieiet, viens no tādiem aspektiem var būt tad, kad Venēra ieiet zivju zīmē. Un viņa šeit būs tātad šajos laukos diezgan ilgi, viņa staigās visu mums tagad pat līdz maijam, šurpu turpu. Tāpēc pacentieties sajust šo enerģiju, jo tā patiešām var atnest kaut kādas pārmaiņas jūsu dzīvē no zemākā līmeņa līdz pat augstākam, par ko mēs tulīt arī parunāsim. Tātad, kā jau teicu, tā var būt līdzatkarīga mīlestība, tā var būt mīlestība, kas upurējās, mīlestība, kas ziedojās. Cilvēku gan tādā labākajā gadījumā cilvēki šeit ļoti labi var ar mākslu nodarboties, patiešām kaut ko tā intuitīvu un iegremdējoties paši sevi, aizejot vienatnē, vientulībā radīt. Ļoti labi šo Venēru ir realizēt caur sociālajiem projektiem, kad mēs palīdzam citiem cilvēkiem. Un tas, kāpēc šis novietojums cilvēkiem šķiet simpātisks, ir tas, ka Venēra šajā zivs laukā mums palīdz piekļūt tai patiesajai mīlestībai, tai, par ko mēs daudz dzirdam, runājam, bet tikai retajam ir iespēja šajā dzīvē piedzīvot tādu mīlestību bez robežām, mīlestību bez nosacījumiem, un tad kaut kas tāds ļoti mistisks un radošs gaisā šajā laikā var virmot. Un
Tātad vēlreiz jums uzsvēršu, kā jums vajag uzmanīties no tā, ka jūs zaudēt varat tādu, it sevišķi tie, kur jau dzīvē nav pārāk reāli, ja? Tiem, kas ir ļoti praktiski un stāv zemes, tas mazāk var ietekmēt šis stāvoklis, bet tie, kur zina, ka viņi ir ļoti jūtīgi, ļoti emocionāli, viņi var patiešām iekļūt tādā izplūdušu priekšstatu pasaulē, viņi var realitāti neredzēt, dzīvot kā pasakā, kādā izdomātā dzīvē vai izdomāt savu partneri, kuram nemaz tādas īpašības nepiemīt, un pēc tam tā pamošanās ir diezgan skarba. Un sievietes mēdz tā iemīlēties nepareizajos vīriešos, kas viņiem vēlāk var likt sāpīgi ciest un vilties. Un šeit tā enerģija ir saistīta ar tādu piedošanas enerģētiku, tāpēc šajā laikā mēs patiešām arī varam daudz ko piedot, mēs varam par kādu patiešām parūpēties, mēs varam arī ziedoties. Un no astroloģijas viedokļa skatoties, dažreiz tas ir arī cilvēkam jāizdara, gan lai izpirktu karmu, gan lai izaugtu, lai dvēseliski izaugtu šādās attiecībās. Un mūsdienu cilvēkam tikai gribas dzīvot vienos priekos, lai viss ir labi, bet reizēm mums, lai sevi izaudzinātu, savu dvēseli, nākas arī tātad kaut ko likt uz šī tāda altāra ziedošanās. Vēl, kam jūs varat pievērst uzmanību šajā laikā, tam, ka noteikti var mainīties jūsu iekšējā vērtību sistēma, par to, kas ir skaists, ko jums nozīmē baudas. Šajā periodā, kā jūs teicat, tas būs pietiekoši garš, kad Venēra staigās, paklausieties citas manas tātad stāstus par kaut vai par 25. gadu, kur es par to stāstu. Venēra tātad izdzīvos diezgan ilgi šo periodu zivīs, un mums būs visiem iespēja arī tātad piedzīvot kaut kādas savas iekšējo vērtību maiņas, kuras visvieglāk mēs varam ieraudzīt, piemēram, ēdienos, kad mēs sākam receptes kaut kādas senas skatīties, mūs mainās mūsu garšas sajūtas, frizūrās, mēs varbūt atgriežamies pie kaut kādām vecām frizūrām, krāsām, matu krāsām vai apģērba stila. Tātad kaut kāda maiņa, iekšēja transformācija šeit notiek, un pat labi būtu, ja tā notiktu, un mēs to nostiprinātu, un iziet jau no šī perioda ārā kaut pa solīt paaugušies savā spējā mīlēt, baudīt, saredzēt skaisto. Un tātad sestdien 4. datums, mēnesis vēl ar vienu ir zivīs, vēl ar vienu ļoti emocionāls, vēl ar vienu tāds, kurš gan spējīgs kādu glābt un samīļot, gan arī kāds var pats gribēt, lai viņu samīļo. Ja sevišķi iepriekšējā dienā jums ir nostrādājis tas sarežģītais aspekts starp Marsu un Plutonu, tad šeit līdz dienas vidum, pat līdz 15:34 minūtes, kad mēnesis veido sarežģītu aspektu, var būt tādas vai iekšējas skumjas, vai kaut kāda žēlošanās pie tam daudziem cilvēkiem. Tas var būt uzreiz kaut kādām cilvēku grupām. Vai arī tās ir ambīcijas, kurām nav realizācijas, kaut kādas nepiepildītas vēlmes vai cerības. Šeit var būt tiešām tā sajūta tāda, ka parādās kaut kādas tādas vilšanās, žēlaba un skumju nots. Un tāpēc, lai jūs neietekmē, piemēram, šis apkārt valdošās kaut kādas skumjas, varat palikt vieni paši ar sevi, darīt to, kas jums patīk, tādā veidā pārstrādāt šo aspektu un sajust atkal tādu prieka dzirksti, jo, kā es saku, tad, ja mums iekšā viss ir labi, mēs jūtamies labi un esam paši ar sevi, nav jau neviena, kas to labo garu stāvokli varētu sabojāt. Un 18:32 veidojas labs aspekts, tātad jau no 3:30. Jums ir iespēja tātad atgūt to iekšējo mieru un prieku, saprast sevi,
pieņemt, runāt ar pretī esošiem cilvēkiem. Šeit jūs esat sastrīdējušies ar savu partneri iepriekšējā dienā, sāciet šo izlīgšanas procesu. Šeit ļoti labi jūs varat tikt sadzirdēti, jo šeit cilvēki ir gatavi gan komunikācijai, gan vienam otru saprast, pieņemt. Viens varbūt pietiekoši emocionāls un tātad iedziļināties spējīgs, lai patiešām tātad uzklausītu otru cilvēku. Un šeit arī turpinās tas vakars ļoti strukturēti, ļoti labi, jo 18:56 Mēnesis savienojas ar Saturnu, un te jūs varat vai nu pieņemt priekš sevis kādu svarīgu lēmumu, vai patiešām iedziļināties un emocionālā līmenī, jo tāpēc, ka abas planētas ir tātad zivīs, jūs varat izdarīt kaut kādus dziļus emocionālus lēmumus, vai sarunu tur var notikt ar partneri, jūs labi viens otru varat saprast. Protams, arī psihoterapija vai psihoanalīze šeit labi strādā, vai arī tās vienkārši ir viedas sarunas. Varat tātad parunāt ar kādu cilvēku, ja jums ir smagi ap sirdi rīta pusē. Ziniet, ka vakarpusē saruna var nest jums mierinājumu. Un šajā vakarā vēl kaut kāda, tas pat var attiekties uz visu dienu, kaut kādas attiecības starp Venēru un Marsu, tātad starp vīrieti un sievieti, var kaut kāda situācija atgriezties, kur jums ir iespēja izdarīt citu izvēli. Tāds mums vēl ir aspekts, tāpēc izmantojiet arī tādu iespēju. Un tātad svētdiena, mēnesis vēl ar vien mums ir zivīs, tātad emocionāli mēs esam jūtīgāki, atvērtāki, varbūt arī mazliet laiskums un vēlme atpūsties šeit var piemist daļai cilvēces, bet daļa savukārt jutīsies ārkārtīgi mundri, jo svētdienas rīts mums ir ļoti labs. Un principā jūs jau redzējāt jau sestdienas vakars, sākot no 3:30, mums ir tāda lieliska iespēja izbaudīt labu svētdienas vakaru, sakārtot attiecības, būt labā komunikācijā ar cilvēkiem un izdarīt pareizās izvēles. Un kāpēc es saku, ka mums ir iespēja izdarīt pareizās izvēles? Tāpēc, ka pusnaktī un 00:36 Saule veido iespēju aspektu ar Saturnu. Tad kaut ko tādu stabilu, arī pēctecīgu, pareizu izvēli var izdarīt kaut kas, kas jums nāks par labu, un tas attiec arī uz visu tādu sestdienas vakaru. Un tātad, un šis labais, ko jūs izdarīsiet, tikai pieaugs enerģijā, jo 8 no rīta, ja jūs esat izdarījuši kaut kādu izvēli, tad jau svētdienas rītā jūs varat veikt jau darbību, jo šeit ir labs aspekts Marsam ar ziemeļu mezglu, un tā ir kaut kāda pozitīva darbība, lai šo dienu padarītu labu. 9:56 labs aspekts ar Urānu, esiet gatavi tādiem saviem impulsiem, un ja jums līdzās ir cilvēks, kas jums saka, braucam, daram, ejam, kaut kam jūs neesat sagatavojušies, ļaujieties, jūs iegūsiet labas emocijas un nepievērsiet uzmanību nekādām tur sīkām, kādām nepatīkamām ziņām, ko jūs kaut kur fonā dzirdat, sabiedriskos mēdījos vai kaut kur, baudiet šo priecīgo sajūtu, kas jums ir iekšā. Un 16:30 mums ir labas iespējas paļauties uz savu intuīciju, noteikti klausieties sevī šajā dienā, ko jūs jūtat, kā jūs gribat, un lasiet arī zīmes apkārt, ja? Jo kaut kā visums ar jums var šajā brīdī runāt, dodot jums kaut kādas zīmes. Un tās būt gan sarunas, gan cilvēki, gan arī kaut kādi tādi notikumi. Klausieties sevī. Un diena ir patiešām laba, tā ir tāda darītāja diena. Te var būt gan pareizas izvēles, gan pareizs noskaņojums, gan laba enerģija un arī darbība un enerģija tikai pieaug.
līdz pat 23, 6 minūtēm, kad mēnesis veido labu aspektu ar Plutonu. Tad tas, ko jūs šajā dienā darīsiet, tas tikai vairos jūsu enerģiju, vairos jūsu spēku, jūsu prieku. Ļoti jauka svētdiena, ko vajag izmantot, lai to gadu iegrieztu patiešām tādā pozitīvā gultnē. Lai jums viss laimīgi. Tā, visu labu!